Šodien bija paraugu demonstrējumi. Tātad pirmajā paraugu demonstrējuma gadījumā tika parādīts, kā cietušais tātad iekrīt ūdenī. Un Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens glābēja grupa veic šos glābšanas darbus ar Hansa dēli. Tātad iet pakaļ cietušajam, uzņem viņu uz Hansa dēļa un nogādā krastā, kur tiek nodots cietušais neatliekamās medicīniskās palīdzības grupai. Otrā gadījumā cietušais ir ielūzis ledu, viņam ir individuāla aizsardzības līdzekļi, tātad viņš ar irbulīšu palīdzību tiek patstāvīgi ārā no ledus, tātad, un ar vēlšanos palīdzību, ar rāpošanas palīdzību tiek pēc iespējas tālāk no ielūšanas vietas. Trešajā gadījumā cietušais ir ielūzis ledū un garām gājējs ir ieraudzījis šo te nelēmi, ir veicis zvanu glābšanas dienestam, bet ir izdomājis arī veidu, kā šim te cietušajam var palīdzēt. Rāpu stāvoklī, lakaniski pret ledu attiecībā padodot diezgan garu priekšmetu. Šī gadījumā tas bija zars, kura gaitā veiksmīgi tika izglābts arī cietušais. Tad, kad cietušais ir izlikts ārā no ūdens, saprotams tas, ka viņam ir visas drēbes ir slapjas, bet vilku šīs drēbes nav ieteicams, tātad var virsējās noģert un iedot kaut ko pa virsu sausu. Līdz atbrauc neatliekamās palīdzības brigāde, var arī cietušajiem iedot maziem malciņiem tātad siltu cukurotu ūdeni vai tēju, lai cilvēks pamazām sasilst, bet nekādā gadījumā to nevar dot uzreiz un lielos daudzumos. Ne, alkoholu un spirtotos dzērienus arī nedrīkst. Pēc būtības tiek uzskatīts tā, ka ledus nav drošs nekad. Ledus vienmēr ir bīstams. Viena iemesla pēc, kad mēs redzam no augšas tātad līdzenu virsmu, bet no apakšas šis ledus nav nemaz tik līdzenis, viņam ir reliefs dažāds. Mēs nekad nezinām, kurā vietā šis ledus būs, cik viņš būs biezs. Ir uzskats, ka cilvēkam atrodoties uz ledus, tātad pamatnes, vienmēr ir jādomā par to, ko viņš darīs pie tādas situācijas, ja viņš, pieņemsim, iekritīs ūdenī. Ja cilvēks ir ielūzis ledū un viņam nav individuāla aizsardzības līdzekļi, ja cilvēkam ir virsū zābaki, tad no viņiem vajadzētu tā kā atbrīvoties, jo viņi pieplūstot ar ūdeni, viņiem rodas liekas svars, viņi ir jāvelk nost. Otrs ir nekrist panikā, kaut kādā veidā piesaistīt sev uzmanību. Vai tas ir ar roku cilāšana, vai tas ir, teiksim, tā saukšana palīgā, ja? Bet jebkurā gadījumā jāpievērš sev kaut kāda uzmanība. Ir jāmēģina pēc iespējas mazāk lieki kustēties, lieki atdot savu enerģiju, jo šī procesā notiek ļoti liela siltuma atdeve, kas veicina ķermeņa atdzišanu. Pēc iespējas racionālāk izmantojot savus spēkus, censties ārā tikt no šīta ledus, un ja ir cilvēks tātad sevi izvilcis uz šīta ledus, uz vēdera uz krūtīm, tātad jāpārvietojas rāpus, pārveļoties un censties atpakaļ uz krastu iet pa to pašu ceļu, kā, teiksim, tā ir nokļuvis līdz šai ielūšanas vietai.